es esmu vienmēr bijis profesionāls, un profesionālim tā ir tā iedvesma, tā ir jāatrod, kā lai saka, darba gaitā, jo tā bildīt, laba kvalitatīva bildīt ir jāuzstājas tad, kad vajag. Tad, kad klientam vajag, darba devējiem vajag, tad, kad vajag, un tur vai galvas sāp, vai vēdergraizes, vai ļoti, ļoti negribās un gulēt gribās, ir jāvar uztaisīt kvalitatīvs, es to saucu par produktu. Par to iedvesmu runājot, tā nav tik daudz manā saprašanā, tā nav tik daudz iedvesmu, cik tā jušana un viss fotogrāfijas pamats, jo fotogrāfija lielie meistari ir runājuši par izšķirošo mirkli vai citu mirkli, bet runa ir par mirkli. Tas ir tas mirklis. Un tas mirklis, ja tu esi dabūjis to mirkli, tad tā bildīt ir izdevusies, un tad jau var runāt, ka tur iespējams ir bijusi klāt arī kaut kāda daļa no iedvesmas. Pamatā tomēr tam ir jušana, tā mirkļa jušana. Cilvēciskais faktors, kā tas spēj komunicēt, jo principā pēc dabas es esmu ļoti introverts. Man lielākā uzslava ir tad, kad es esmu noalgots kā fotogrāfs un es aiznesu fotogrāfijas un tie cilvēki ir apmierināti. Ir bijušas reizes, kad viņi saka, vai tu tomēr biji tur? Es saku, kā, kur bildes ir? Viņi saka, jā, viss baigi forši, bet es tev neredzēju. Un tas ir labi, ja tu esi bijis pasākumā, jo ne jau pasākums ir priekš tevis, tu esi priekš pasākumu. Ja es varu turēties pietiekam ēnā un to visu sabildēt, iespējami netraucēt, es tiešām zinu, man to ir teikuši, ka, piemēram, tad, kad simfoniskais orķestrs mēģina, tad diriģents viņš reiz teica, tas ir labi, ka tu atnāci, jo ja tu bildēji, tad es zinu, ka viss būs kārtībā. Ja? Tajā laikā nebija tās klusās kameras un to klikšķi koncerta laikā pianissimo brīdī, tas ir briesmīgi. Jā, tas tāds cilvēciskais faktors. Protams, ir kolēģi, kuri ir tādi komunikabli un tādi uz publiku vērsti. Un es domāju, viņiem ir daudz vienkāršāk tādu kaut kādu kontaktu atrast. Pamatā man tāda sajūta, ka tu radi to interesi viņiem. Ja tu parādi, ka tas tev interesē, nevis formāli, ka tev tas jāizdara, tu gribi to izdarīt, bet ka tev tas reāli interesē. Un katram cilvēkam, ja tu bildē cilvēku kaut kur, viņš ir ar kaut kādu profesiju, ar kaut kādiem hobijiem, ar kaut kādu. Ir šīs lietas, kādēļ tu vispār esi tur un kāpēc tu viņu fotografē. Un tad, ja tu parādi, ka tas tev reāli interesē, ka viņš redz šo atdevi, un tad aiziet vienkārši tā lieta, jo ja tev neinteresē, ja tikai formāli tev tas jāsabildē, tad tas cilvēks arī, viņš jau jūt. Tad, kad es fotografēju, tā vienkārši izsakoties, man interesē, kas tam lācītim ir vēderā. Tāpēc, ka to lācīti, kāds viņš tur brūns vai pūkains, to visi zina, visi redz. Vēlreiz parādīt, ka viņš ir brūns un pūkains, bet kas tur iekšā, kas viņam, kas tur iekšā ir viņam. Ja? Un katram cilvēkam, katram notikumam ir kaut kas, ko ir interesanti parādīt, to, kas tur ir iekšā, tāpēc, ka to varbūt tas neviens vēl nav redzējis.
tā viendiena Latvijā man vairāk tās atmiņas ir tādas, ka tas man saistās ar tādu apzinīgu skriešanu. Man patīk ātri strādāt. Man nepatīk čamāties. Es vienu dienu ogrē, es to dienu sabildēju un iznāk izstādi. Būtās nost no vienas dienas Latvijā ir man pieredze fotografējot sportu olimpiādē. Man pirmā olimpiāda bija Pekīnā, vasaras olimpiāda. Un pirmā olimpiāda un tik daudz nezināmā, un tā atbildības sajūta lielā. Viss safotografēja, viss kārtībā, viss apmierināti. Pēc tam bija Ziemas olimpiāda, un pēc tam bija vēl viena nākamā olimpiāda, kas jau bija Londonā. Un Londonā man jau tā rutīnas, tā pieredze jau apmēram jau es zinu, kā tur sistēma darbojas, kas un kā. Un tad es vienkārši tā atslābu un izbaudīju. Es vienkārši izbaudīju. Es bildēju, protams, man tas mirklis tāpat jānoķer, bet ja ir tā apziņa, ka tajā mirklī būs nākamais mirklis. Tur tu nepaspēji, viss tāpat nevar paspēt. Un tad, kad pazūd šīs sasprindzinājums, šī pienākuma apziņa, tad tu vienkārši izbaudi to procesu. Ja arī tu kaut ko nebūs paspējis, viņa Latvijā tāpat to neuzzinās. Tur nav jēga uztraukties, vienkārši jāizbauda. Un tas rezultāts bija tāds, ka es atbraucu no olimpiādas un man lūdzu uztaisīt izstādi, fotoizstādi sporta muzejā par olimpiādi. Un man nebija kauns no tām fotogrāfijām, kuras es bildējis Londonā olimpiādē. No Pekinas tā izstāde būtu tāda stipri samocīta. Tas attiecas arī, es domāju, lielā mērā uz to viendienu Latvijā. Vienkārši mazāk skriet, vairāk izbaudīt. Droši vien, ja par mani kādreiz kā par fotogrāfu atcerēsies, tad droši vien ar tādām Baltijas ceļu bildēm. Tāpēc, ka arī, kā saka, reportierim svarīgi būt īstajā vietā, īstajā brīdī, un tā kā es tur biju, tad es lidoju to helikopteru, un, ja ne, atskaitot televīzijas safilmēto, safotografēts ir tikai man. Tāds monopols savā ziņā. Mēs jau te ar draugu Ilmāru Notiņu runājām, ka es esmu tā paudze, kurai ir sasodīti paveicies. Toreiz tas bija fotožurnālistikas tāds, augstais pacēlums. Es ieliecu tad, kad fotožurnālistika bija pilnīgi topā, augstākais līmenis. Pēc tam strauji mainījās tehnoloģijas, melnbalta filmiņa, krāsa filmiņa, digitālais, tagad jauna paudze digitālais, un tā fotografija viņa apmēram ik pa 20 gadiem mainās. Un tam visam es izgāju cauri. Es izgāju cauri melnbaltai, krāsa negatīviem, digitālajiem. Es ļoti labi atceros, jo viena no pirmajām digitālajām kamerām avīzē Diena bija, un kolēģi man bija ļauts pafotografēt ar to digitālo kameru. Un es aizēju uz bildēšanu, un kolēģi saka, iedod paskatīt, tev gan tagad ir labi.
Un es viņam jautāju, pagi, kas man ir labi tagad? Kas man būs labi? Tas, ka man būs jāskrien ātrāk, vairāk jāstrādā. Man dzīve kļūst nervozāk, saraustītāk. Es nedomāju, ka tas ir labi. Jo tad, kad man bija melnbaltā filmiņas uzbildēja, man bija laiks, kamēr es filmiņu attīstīju, tad, kamēr filmiņa žuva. Man bija tāds laiks saprast, kur es esmu bijis, ko es esmu bildējis vispār. Tad bija laiks, tas baudījums, neizsakams baudījums bija kopēt tās kopijas. Tas bija brīnišķīgi, un tas viss bija tādā laucinieciskā mierā. Saproti, ko tu skaties. Un tad tev tas paliek atmiņā. Kaut kas tev patīk, kaut kas nepatīk. Tas, kas nepatīk, tas tev tur paliek. Tas, kas patīk, tas tev kaut kādā tur folderītī nosēžās. Un tad tu atkal kaut kas, un tad tev atkal patīk. Tas citā folderītī tur nosēžās. Un tas zemapziņā tie folderīši, viņi daudz tur. Un tad, kad tev jābildē, tas ir tas, kas tev tādā stresa brīdī, vienkārši no tā folderīša tev nāk viens dingš iznāk ārā. Es redzēju. Toreiz tas izskatījās tā, tas bija forši. Un es aizēju, jo tas var nostrādāt.